Sveiki, sveiki, labrīt, labdien, labvakar vai labu naktī, kas jums notiek skatoties. Šodien mēs paskatīsimies, kā izmantot un kādas ir pamata darbības ar Google kalendāru. Tātad, kā vispār tikt pie Google kalendāra, vienkāršākais variants ir tāds, mēs ejam iekšā savā Gmail pasta kastītē. Tad mēs augšā meklējam, kur ir 9 podziņas, tādas 9 punktiņi. Un skatāmies, tātad tur ir uzraksts kalendārs. Tā kā man viss ir pārstājies latviski, tātad uz latviešu valodu saskarni, tad arī vārds kalendārs latviski, ja jums ir angliski, tad jūs tur redzēsiet calendar. Un tātad mēs ieejot iekšā, ko mēs redzam, kaut kādi ieraksti jums jau te būs, jūs varat nemaz nebrīnīties un nebaidīties, jo, ja nekas cits, tad vismaz brīvdienas Latvijā vienmēr ir ieslēgts pēc noklusējuma. Kur mēs varam atrast visus pieejamos mums kalendārīšus? Tos, kurus mēs esam uztaisījuši, tos, kurus ir uztaisījuši kādi citi vai ne, kas ir pēc noklusējuma, tad kalendārīšus mēs varam atrast kreisajā pusē, šajā te panelītī. Uz doto momentu jūs redzat, kad man ir ieslēgti 4 kalendāri, un tātad viens ir ar manu vārdu uzvārdu, tas ir sasaistīts ar manu tātad kontu Google, un šis te pats Google konts man arī ieslēgts ar telefonā, vai ne, tas darba konts. Tad vēl man ir speciāls kalendārīts ar dzimšanas dienām, kuras atzīmē visas dzimšanas dienas loģiski, jo skolēnu ir daudz, un kolēģi ir arī daudz, un radinieki, un to visu galvā saturēt nav iespējams. Un tad man vēl ir atsevišķs kalendārīts ar uzdevumiem, un sadaļā citi kalendāri ir ieslēgts pēc noklusējuma kalendārs ar brīvdienām Latvijā. Ja mēs gribam kādu no šiem kalendārīšiem izslēgt, mēs varam tātad nokliškināt uz šī te ķeksīša, un tad viņš vairāk nerādīsies. Piemēram, es izslēgšu dzimšanas dienas, izslēgšu tur savus kalendārīšus, jūs redzat, kā viss mainās. Tātad kalendārīšu jūs te varat redzēt kreisajā pusē. Vēl kreisajā pusē jūs varat redzēt tādu nelielu dienu kalendārīšu atainojumu, kurš rāda jums februāri. Un augšā ir podziņa izveidot, pie kuras mēs mazliet vēlāk piekļūsim. Bet ko mēs redzam tātad kopējā skatā, piemēram, tagad uz doto momentu man ir ieslēgts viens mēnesis. Un es varu aplūkot, kas man tajā mēnesī notiek, kurā dienā. Tas ir tāds vislielākais skats, iespējamais, kad mēs varam vienlaicīgi aplūkot visu mēnesi. Bet kas notiks gadījumā, ja mēs gribam aplūkot vienu nedēļu? Varbūt es pat dienai gribu aplūkot, Tātad šādā gadījumā mēs paskatīsimies šeit te uz augšu. Tātad augšējais panelītis, kurus te izdalīju ar sarkanu, un tur ir tātad uz leju nolaižamais sarakstīņš, man tur tagad ir uzrakstīts mēnesis. Ja es nokliškināšu, viņš man parādīs arī citādus iestatījumus. Tātad es varu, piemēram, parādīt pa nedēļai, man ir nedēļa, un es redzu katru dienu atsevišķi. Tas, ka man te sākas no svētdienas, to mēs varam pamainīt, tāpēc nav tik būtiski varbūt. Mēs varam paskatīties arī gadu, bet ļoti, ļoti reti, kurš ikdienā izmanto šo te gada skatījumu. Varbūt noderīgs, lai plānotu uz nākotni, paskatītos kā parastā kalendāru, bet ikdienā parasti mums ir vai mēnesis uzliks, lai mēs redzam, kas notiek, vai nedēļa. Nedēļa tajā gadījumā, ja jums ir ļoti, ļoti, ļoti daudz ierakstu un kaut kā viņus vajag tur saprast, kas notiek, Un katrā dienā ir ļoti daudz ierakstu. Ko mēs te vēl varam labi paskatīties? Mēs te vēl varam paskatīties, ka mēs varam nedēļas nogalas noņemt ārā. Piemēram, jums tas ir tikai darba kalendārs, Pabeigtos uzdevumus, kurus mēs tur esam atzīmējuši kā pabeigtus, un graficiņus tad visādām tikšanās reizēm. Piemēram, mēs varbūt te pārslēgšos uz nedēļas skatu, un mēs redzam, ka šeit man ir 2 dzimšanas dienas atzīmētas, un mēs redzam, ka šodien ir 4. diena. Vēl viena lieta, ko mēs tur augšā varam starp citu izdarīt, tātad tur blakus skatam, kas mums redigies, cik dieniņus mēs redzam, mums ir arī zobratiņš, un pie zobratiņa mums ir visādi iestatījumi, mums ir atkritne, kas ir miskastē, kur mēs kaut ko esam izdēsuši. Mēs varam paspēlēties ar blīvumu un krāsām, un vēl viena ļoti laba lieta, kurus tieši arī gribēju parādīt, tā ir poga drukāt. Ja gadījumā mums ir nepieciešamība izdrukāt šo te visu, mēs varam to droši darīt caur šo te pogu drukāt. Bet ja mēs īsumā paskatīsimies, tātad kā mēs varam pievienot jaunas
sapulces kalendāram vai redigēt esošās. Nu, piemēram, es izdomāšu, ka man šodien tātad pulkstens 3 pēcpusdienā man sāksies kaut kāda sapulce. Sarkanā līnija nozīmē, cik ir tagad pulkstens, jā, tad pulkstens ir 12, lūk, viņš man te rāda, lai es neapjuktu un zinātu, cik ir pulkstens. Bet, nu, teiksim tā, lūk, man ir 3, es noklikšķinu vienkārši kaut kur rūtiņā iekšā, tad pietiek tikai noklikšķināt iekšā tajā rūtiņā, nu, un augšā man būs nosaukums, teiksim, sapulce, ak, Dievs, es neprotu vairs rakstīt, sapulce pār mākslīgo intelektu, nu, piemēram. Es varu izvēlēties, jā, tātad, vai nu tas ir pasākums, manā gadījumā tas būs pasākums, varbūt tas ir kaut kāds netraucēšanas laiks, piemēram, mēs paskatīsimies, kā var kopīgot kalendāru ar citiem cilvēkiem, un es gribu parādīt, ka mani lūdzu šajā laikā netraucēt, jā. Un tad es varētu izvēlēties gan pasākumu, gan arī tam laikam, gan arī citiem veidiem. Tātad šeit es varu izvēlēties no cikiem līdz cikiem mani lūdzu netraucēt. Nu, piemēram, no 3:30 pēcpusdienā līdz 4:30 pēcpusdienā, es saku, viss mani lūdzu netraucēt. Es varu automātiski uzlikt arī uz visu dienu, iekiksēt, jā, bet, nu, jā, un atgriežoties pie pasākumu, pie šiem te veidiem, tātad pasākumi, netraucēšanas laiks, varbūt es gribu pateikt specifiski, ka es būšu ārpus biroja. Lūdzu, tātad mani birojā nemeklējiet. Varbūt es tur darbā atradīšos tieši otrādi. Varbūt tas man tagad ir uzdevums, kas man ir jāizpilda. Tātad šādā veidā es varētu iedot citiem cilvēkiem arī uzdevums, un tad viņi var atzīmēt, kad viņi ir pabeiguši tos, ja? Bet, nu, pārsvarā jūs liksiet pasākumus. Pārsvarā mēs tātad liekam vienmēr pasākumus. Un ļoti, ļoti laba lieta ar šiem te visiem pasākumiem ir tāda, ka šeit mums ir sadaļa, kad mēs varam izvēlēties, cik bieži šis pasākums atkārtosies. Nu, piemēram, ja tā ir iknedēļas sapulce, tad es varu pateikt katru nedēļu ceturtdienu. Varētu būt, ka tā ir ik mēneša kaut kāda sapulce, vai tur, teiksim, katru mēnesi 1. datumā mums tur notiek kaut kāda pārbaude vai saskriešanās, vai tur sapulce kaut kur ārpus biroja, nu, vienalga. Tad mēs varam pateikt, ka katru mēnesi. Un tad viņš automātiski katru gadu, katru mēnesi, kamēr jūs viņu neizslēgsiet, tā arī rādīs, jā. Katra mēneša 4. ceturtdiena man tad sanāk, jā. Vai arī, piemēram, viens no maniem mīļākajiem ir katru gadu 22. februārī. Es šādā te veidā esmu sarakstījis veselu kolekciju ar dzimšanas dienām, ar kaut kādiem kakju potēšanas kalendāriem, ar tādiem lietām, kas man ir jāatcerās katru gadu. Un es domāju, jūs piekritīsiet, ka nav tik viegli paturēt galvā kaut kādus pasākumus ar laika periodu starp viņiem gads un vairāk. Nu, šoreiz es uzlikšu neatkārtoju, atstāšu, ja jūs varat arī papētīt, kādas vēl ir opcijas. Nu, ja ļoti gribas paspēlēties, ir vēl arī opcija pielāgot, un tad tur vispār var taisīt brīnuma lietas. Mēs varam pievienot cilvēciņus, jā, tie ir rakstīt pievienot viesus, bet, piemēram, ja sākšu rakstīt kaut kādus tur adresītes, jā, teiksim, labi, es ierakstīšu sevi, tad es varu pievienot arī tātad citus cilvēkus automātiski viņiem parādīt, ka lūk, šās ir pasākumi. Īpaši svarīgi tas ir tajā momentā, kad, es teikt, noņemšu viņus, jā, nospiežot uz krustiņu, bet īpaši svarīgi tas varētu būt tajā momentā, kad jūs rīkosiet Google Meet sapulces. Tātad, lūk, nākamais etaps, jā, jeb sadaļa nākamā, pievienoties izmantojot Google Meet. Tātad mēs varam uztaisīt šo te kā sapulci, un tad, piemēram, nu, lūk, šodien 3:30, kad visi cilvēki nospiedīs uz mani šo te sapulcīti, ja viņi var nospiest uz pogu, pievienoties, izmantojot Google Meet. Nu, tad attiecīgi automātiski mēs varam uzstādīt, lai visiem pievienotiem viesiem aiziet e-pasta paziņojums, ka viņiem ir jāpievienojas, lai mums atnāk e-pasta paziņojums, kad viņi pievienojas, jā, tātad, lūk, šeit nospiežot uz zobratiņa, mēs visu kaut ko varam par sapulci šo uzreiz jau arī ieslēgt, jā, mēs varam pielikt viesus, jeb cilvēkus, dalībniekus, kam ir jāpiedalās, jā, mēs te varam visu kaut ko uzreiz, piemēram, atļaut visiem kopīgot ekrānu vai neatļaut un reakcijas. Tātad viss, kas ir normālā sapulcē, mēs uzreiz šeit varam iestatīt un paredzēt jau sapulces plānošanas laikā, kas ir ļoti, ļoti ērti, ja?
Ja mums ļoti gribās, mēs varam pievienot sapulču telpas, ja, piemēram, mēs zinām, ka katru nedēļu, katru ceturtdienu mēs tiekamies 304. kabinetā, jā, tur. Tad mēs to varam droši arī pievienot, un vai atrašanās vietu, piemēram, jā. Aprakstiņu arī, un šeit es redzu tātad, ka kāda man ir arī starp citu krāsiņa, es varu nospiest šeit apakšā uz to krāsiņu, un es varu izvēlēties arī citu. Tas ir ļoti ērti tajā gadījumā, kad mēs, piemēram, esam sarunājuši, ka tā, visas sapulces būs violetā krāsā, super svarīgās sapulces par naudas lietām būs sarkanā krāsā, labi, sarkanā varbūt pārāk agresīva zaļā krāsā, un tad, kad es esmu ārpus biroja, es iezīmēju, teiksim, sarkanā krāsā, ja? Bet ar to ir jāvienojas tad ar pārējiem kolēģiem, tad, lai būtu visiem skaidrs. Jā. Nu, un tātad es varu izvēlēties, ka es šajā laika posmā esmu aizņemtā, un pirms 10 minūtēm es varu uzlikt arī atgādinājumu. Nu, visērtāk atgādinājumiem ir rīkoties tad, ja jums ir, tāpat kā es teicu sākumā, ja jums ir sasaistīti šie te konti, profili. Piemēram, telefonā man ir tas pats Gmail profils un arī datorā. Un līdz ar to tajā momentā, kad man kaut kāds ir paziņojums, kaut kāds atgādinājums, viņš man nopīks telefonā, un tad neatkarīgi no tā, vai es esmu pie datora vai neesmu pie datora, es redzu, man bija kaut kāds sapulcs tur, jā. Jā, un varam arī visāds pievienot vairākus paziņojumus, piemēram, viens pirms stundas, viens pirms 10 minūtēm, jā. Tātad, lūk, šo te nospiežot podziņu, pievienot paziņojumu. Tad, kad mēs visu esam izdarījuši, mēs spiežam uz podziņu saglabāt, uz tādu zilu podziņu saglabāt, labajā apakšējā stūrī. Nu, viss, lūk, ir mana sapulce violetā krāsā. Es ar viņu varu īstenībā vēl ļoti daudz lietiņas darīt. Nu, piemēram, es te varbūt palielināšu mazliet to skatu. Piemēram, es varu nostāties uz maliņas šim te kubiciņam, kas apzīmē manu sapulci. Un pavilkt viņu, piemēram, līdz 6 vakarā. Viss tagad mana sapulce būs no 3:30 līdz 6. Ko es vēl varu darīt? Piemēram, es netīšām atcerējos, man nebija šodien viņa jāliek, man bija viņa jāliek rīt. Tad es paņemu pelīti, nokliškinu uz sapulces un pavelku un aizvelku uz piekdienu un atlaižu. Tieši tādā pašā veidā es viņu varu ne tikai aizvilkt uz piekdienu, ja, bet es viņu varu arī, piemēram, aizvilkt uz rītu, piekdienas rītu. Tāds izdomāju, nē, man nav no 3:30, man īstenībā bija kaut kur no rīta. Un, piemēram, lūk, no 8 rīta. Tad es viņu šeieni paņemšu ar pelīti un neatlaižot, kaut kur aiz vidusdaļas paņemu un velkam. Un tajā vietā, kur man ir, ja, teiksim, no 8, tajā vietā, kur es izdomāju, ka man tagad viņa būs, tur es viņu atlaižu. Un tagad man šī sapulce ir piekdiena no 8 līdz 10:30. 2,5 stundiņas es cītīgi runāšu pār mākslīgo intelektu. Tas ir tās ļoti, ļoti ātrs piemērs. Kas notiek, piemēram, ja man vajag labot? Ne tikai pārvilkt uz dažādām vietām, bet man vajag vispār izlabot šo te manu ieplānoto sapulci, ja? Tad es uz viņus uzkliškinu virsū. Man parādās tāds maziņš lodziņš, jā, es tur varu pievienoties, man tur ir atgādinājumi un tā, bet pašā augšā man parādās zīmolītis. Un uzbraucot virsū uz zīmolīšu, es redzat, viņš man parādīja paziņojumu tādu uzpeldošo paskaidrojumu, rediģēt pasākumu. Nu, blakus ir izkastīte, kas ir skaidrs nodzēst, un vēstulīte, tātad nosūtīt par šo pasākumu vēstulītes, ja. Rediģēt pasākumu un nospiežot zīmolīti, mēs redzam, ka tas pats lodziņš atvērās tikai pilna ekrāna režīmā tagad. Nu, piemēram, es izdomāju, ka man tā vairs nebūs sapulce par mākslīgo intelektu, bet, tā būs sapulce pār pildspalvām. Un tad es varu nospiest saglabāt. Tad vēlreiz, kā mēs labojam. Uzkliškinām virsū jau izveidotāju sapulcei. Augšā meklējam tādu kā maziņu zīmolīti. Atverās lodziņš ar visiem iestatījumiem. Es varu, piemēram, arī nomainīt laiku, kad es to gribu. Jā? Tātad, piemēram, iedomāsimies, ka es negribu vairs 23. Es gribu, piemēram, teiksim, 3. 4. martā. Es gribu šo sapulci tagad, jā? Es tāpat varu mainīt arī, piemēram, laiku.
Tātad no cikiem līdz cikiem, teiksim, es izdomāju, nē, tomēr no 8:30, teiksim, labi, līdz 11. Varu mainīt tātad dienas šeit arī, jā, teiksim, 4. es izdomāju, ka es gribu. Tad pilnīgi visu mēs varam mainīt. Tagad es vairs viņu šeit neredzu, bet ja es ieslēgšu mēnesi un augšā patīšu uz martu, tad lūk ir mana sapulce, ja? Lūk ir mana sapulce, 8:30 sapulce pār Pildspalvām. Tātad viņa pārceļojas turieni. Vēl viena laba lieta, ko es noteikti tikko pamanījāt, tātad augšā mums ir tekošā mēneša nosaukums vai tekošās nedēļas nosaukums, un tad tur ir tāds bultiņš uz priekšu atpakaļ, ar kurām mēs varam pavirzīties pa mēnešiem, ja, un paskatīties. Tieši tāpat, ja jūs gribat izveidot kaut kādu, teiksim, notikumu vai sapulci vai vēl kaut ko, mēs to varam izveidot nokliškinot uz tā plusiņa jeb krustiņa, kas mums ir kreisajā pusē pašā augšā, ar tādu lielu uzrakstiņu izveidot. Un arī tur mēs varam izvēlēties vai pasākumu, vai uzdevumu kaut kādu, vai graficiņu, vai netraucēšu. Tātad pilnīgi viss tas pats, ko mēs darītu, ja mēs vienkārši iekliškinātu iekšā tajā rūtiņā. Ko mēs vēl varam darīt? Vēl viena ļoti laba, teiksim tā, iezīme, kas ir Google kalendāriem, kāpēc viņus ļoti, ļoti bieži izmanto arī uzņēmumos, ir tāda, ka mēs varam izveidot savus kalendārus, kas ir domāti, piemēram, specifiski kaut kādam projektam vai specifiski kaut kādai tur nodaļai darba, un mēs šos kalendārus varam kopīgot, mēs varam padalīties ar citiem cilvēkiem. Tātad, kā jau no sākuma mēs apskatījām, lūk, kreisajā pusītē panelītē ir mani kalendārīši, kas man tagad ir ieslēgti, un tātad es varu nospiest, piemēram, plusiņu, varbūt es sīkāk parādīšu, kur viņš ir. Tātad, lūk, šeit ir pie citi kalendāri ir plusiņš, un ja es viņu nospiedīšu, tātad man ir vairākas opcijas abonēt kalendāru, tad es meklēšu jau eksistējošos, tas pats ir ar resursiem, pārlūkot interesantus kalendārus, varbūt jums arī interesē paskatīties kaut kādus neparastos svētku kalendārus no interneta, ja? Mēs varam importēt savus vecos eksistējošos kalendārīšus vai kolēģu kalendārīšus, bet mums visvairāk interesē lūk šis te izveidot jaunu kalendāru. Ja mēs viņu nospiežam, teiksim, izveidot jaunu kalendāru, teiksim, tā kā es strādāju par skolotāju, tas varētu būt pārbaudas darbi. Kalendārīts pārbaudas darbi un aprakst. 11. klašu un 12. klašu formatīvo pārbaudas darbu un summatīvo pārbaudas darbu kalendārs. Tas vairāk ir paskaidrojums priekš manis, jā, bet, ja es arī padalītos ar citiem, arī citiem cilvēkiem būtu jāzina, kas tas vispār tāds ir. Laika zonas nemainīšu, lai būtu Rīga un īpašnieks tātad es, un spiežam izveidot kalendāru. Viņš kādu brīdi tur padomā. Ļoti ilgi padomā. Un tagad viņš saka, ka ir kalendārs pārbaudas darbs ir sekmīgi izveidots. Atgrieztos atpakaļ tā augšā, tur, kur teikt man rāda iestatījumu uzrakstu, tur ir bultiņi pa kreisi, un es ar viņas palīdzību varu atgriezties atpakaļ šajā te noklusējuma skatā, kur es biju. Un tad es redzu, ka man kreisajā pusē ir pievienojies kalendārs arī pārbaudas darbi. Ko es ar viņu varu darīt? Tātad, nospiežot krustiņu pie katra no šiem te kalendārīšiem, viņš man pazudīs, jā, tātad, no saraksta. Pie dažiem kalendārīšiem krustiņu nav. Piemēram, lūk, te pie kalendārīša mana vārda uzvārda, kas sastaisīts ar manu profilu, kas ir mans kalendārs, jā, tātad mana profila kalendārs, es viņu nevaru nodzēst. Es varu izdarīt tā, lai viņš nerādās, jā, bet es viņu nevaru nodzēst. Ko mēs varam darīt ar savu tikko izveidoto pārbaudas darbu kalendāru, jā? Mēs varam izvēlēties krāsiņu, kādā atzīmēt, piemēram, ja jūs padalīsieties ar šo kalendāru ar citiem cilvēkiem, tad jūsu veidotie, šī kalendāra ieraksti, jūsu kopīgi veidotie un jūsu būs uz doto gadījumu, manā gadījumā tādā gaiši lilīgā krāsā. Jūs varat ielikt citu, piemēram, kā to nosauca Google, kirbju krāsā. Pieņemsim, ka kirbju krāsā. Man tīri palika interesanti, kas te vēl pa krāsām. Mango, pistācijas, labi, pieņemsim, ka
mango, lai būtu mango krāsā. Un tad, teiksim, cilvēki, kas redzēs jūs tur šo te kalendārīti, redzēs arī šo te mango krāsu visu laiku, un viņi zinās, mango krāsā tie ir pārbaudas darbi. Nē, labāk ķirbi. Ko mēs vēl varam darīt tātad, Mēs varam paskatīties sīkāk uz šo te sadaļu iestatījumi un kopīgošana. Tātad nokliškinot uz iestatījumi un kopīgošanu, mēs redzam, ka te ir visādas lītiņas. Un mēs viņu varam, pirmkārt, protams, arī padarīt publiski pieejumu, bet tad viņu redzēs visi. Tātad, bet tā ir opcija. Mēs viņu varam padarīt pieejumu savā domēnā, manā gadījumā tas ir RTA domēns. Un mēs varam pievienot arī personas un grupas. Piemēram, jūs varat izsūtīt saviem kolēģiem pa vienam. Tātad es paņemšu, es pagaidām sevi tur pievienoju, Un kādas viņiem varētu būt atļaujas arī obligāti norādīt, Tātad vai nu tikai skatīties, vai nu veikt izmaiņas, un pārvaldīt koplietošanu. Skatieties, cik ļoti daudz viņiem tas ir vajadzīgs un cik viņi, teiksim, vai viņam tiešām ir vajadzīgs pārvaldīt to padalīšanos un koplietošanu, vai viņi vienkārši var skatīties uz tiem pasākumiem, ko jūs visu laiku pierakstāt klāt. Tas jau tālāk ir no jums atkarīgs. Un tad nospiežot podziņu sūtīt, aizies paziņojums, aizies e-pastiņš, paziņojums šiem cilvēkiem, ko jūs esat izvēlējušies, par to, ka viņiem ir pievienots jauns kalendārs, viņi varēs nospiest tātad apstiprināt, un viņiem parādīsies kreisajā pusītē tas kalendārs visu laiku. Ko mēs vēl labu varam darīt? Mēs varam šo te kalendāru, kas ir arī diezgan interesanta lieta, mēs viņu varam iegult kodā kaut kādā, piemēram, ja jums ir mājaslapa, tad mēs varam izveidot speciālu kalendāru tikai, piemēram, konkrēti jūsu uzņēmumu ar kaut kādiem, tur teiksim, uzņēmumu pasākumiem. Vai arī, piemēram, skolas gadījumā, tie varētu būt skolas pasākumu kalendārs, tas varētu būt. Un tad šo kalendāru mēs varam paņemt, ir gatavs kodiņš, mēs viņu varam iegūt iekšā jau mājaslapā. Protams, ja jūs saprotat, ko jūs darat tajā momentā, Un viņu arī ir iespējams šeit pielāgot. Mēs varam pašērot ar cilvēkiem arī publisko adresi, tad mēs šo te adresīti uz mūsu kalendāru varam nokopēt un nosūtiet, teiksim, ja mums ir nevis 5 cilvēki, ar kuriem mēs gribam pašērot savu kalendāru, bet 505, tad mēs varam nokopēt šo te adresīti un nosūtīt viņiem kaut kā masveidā, skatoties, kur varbūt e-klasē, varbūt MyKubā, varbūt ar Gmail palīdzību, vienalga kā, un ja mēs negribam vairāk tātad viņu izmantot, tad apakšā ir atteikt abonēšanu vai dzēst, skatoties, kas jums ir nepieciešams. Ja jums ir iestatīta latviešu valodas, domāju, ka viss ir pietiekoši arī skaidri aprakstīts. Vēl viena lieta, ko mēs varbūt varētu arī atsevišķi paskatīties, tātad šeit ir arī kopīgojama saite, kas ir principā ļoti līdzīga tam kalendāra saitē, kas bija bišķi zemāk. Un šo mēs varam, tepat arī tā mums ir uzreiz uzrakstīts, tātad mēs šo saiti varam nosūtīt citiem cilvēkiem atkal masveidā, e-klasē vai WhatsAppā kaut kādā grupā vai vēl kaut kur, un viņi nokliškinās uz šīs te saites, viņi pievienosies jūsu kalendāram un arī redzēs viņu kreisajā pusē visu kalendāru sarakstā. Pagaidām es gan to nedarīšu. Un vēlreiz atgādinu tātad, lai tiktu atpakaļ, mums ir augšā šeit te kreisajā pusē nosaukums iestatījumi un bultiņi tātad uz atpakaļ. Un mēs atkal tiekam atpakaļ savā kalendārā. Ceru, ka jums šis nelielais ieskats palīdzēs, varbūt mazliet vairāk strādāt un dziļāk un ar Google kalendāru un izmantot arī tās iespējas, ko viņš piedāvā. Ja tiešām iespēja ir ļoti, ļoti daudz, tikai jāizmanto, tad ir konsekventi. Veiksmīgi!